Kā jau iespējams daudz no jums atcerās, šādi beidzās manas iepriekšējās sacensības. Es pēc avārijas biju sagrauts, bet, protams, nevienā brīdī galvā neienāca doma padoties. Šis būs stāsts, kā ar daudz atsaucīgu cilvēku palīdzību es nonācu līdz nākamajam startam. Šajā stāstā lielākais paldies ir manai mammai. Priecāšos, ja novērtēs manu video un piesakos manam kanālam. Skatāmies. Tā tad ir 36. jūnijas, un es sāku celt augšā bembi, lai paskatītos, kas tur ir noticis. Es atcerējos, es taču esmu YouTuber šajā, ka man jāfilmē tas viss. Nu, pa lielam es gribēju būt optimists un teikt, ka tikai šitā ķēga ir salocīta. Jā, tas damage, nu ir, es teiktu, minimāls priekš tā, kas varēja notikt. Galu galā veiksmi tiešām bija ar manīm. Labi, tagad šodien skrūvēšu šito nost. Visu pasākumu. Cerams, viss nāks nost. Esam jau šitik tālu. Nācās papūlēties vairāk kā gribējās, bet ar pūlēm viss atnāca vaļā. Tā, esam jau šitajā pusē šito visu nojaukuši. Notika pirmā īstā problēma. Nolūza sensors. Tā tad es palieku šodien pie tā, ka viss forši atjaukts. Bet roķens tros to vadu nevar dabūt ārā. Viss ir izdarāms, viss sataisīšu. Tikšu galā šito un tad jau ķeršos klāt priekšai. Cerams, tur ar viss būs labi. Mani odi kož nost. Šeku reku ieradās man palīgā Aivers, bišķi pajau bembinost. Un jāstāsta, kas te priekšā ir līgas, kas nav. Piecel bišķiņai spāni pamēģina. O, ir. Labi, jā. Viegu. Aivers pieliks bišķiņ pie darba. Tā, ko mēs te redzam? Tātad noņēmām abās pusēs ratus, vizuāli skatoties, neko tādu neredzēju. Drošības pēc izdomājām, ka mainīsim abas stūras pirkstus. Ķiebā. O, pat var iemānīt viņu. Pagad, bet to... O, visa kamera. Aizgāja bišķiņ. Vat iebāz kameru. O, ir viss šot. Tagad nē. O, jūties kā BMW inženieris. Tagad zināšu. Tu nost. O, visu? Jā. O, what? Pagad. What the fuck? Re, nu jā. Jā. Re, kur arī caurums. Tā kā ārā. No, traģiks metams. No, pasaki. O. Maģija. O, tev maģija. Tagad Aivars cīnīsies pannu. Miljonu skrūves. Es ņemšu no stūras pirkstu. O. O. Tālūk. Ir. Bet nonāc nost. Tikmā Aivaram te ar pēdējā skrūvē. Jā. Un tad kaut kas mums te priekšā iespējams nāks nost. Cerams. Cīņa buferi diezgan, jo viena skrūve griežās. Ej, tu nost. Ir. Ir, Aivar. Ir. Tas ir. Tagad, kas nāks nost, kas nenāks nost. Visam vajadzētu nākt nost, jā? Vajadzētu. Obligāti. Davai. Vispār tā panna vēl arī. Stingra, ne? O. Vai tas ieķieros, vai tas tā metā? Tagad lats. Lats, jā.
Vēl kaut kur? Kaut kāds plasmas samaras mums tur ir. Jā, reku. Bļā, bet tur jau netiek klāt. Kas pa cīņu, ne? Es pat neturu viņus vienkārši krist. Oho. Bufers ir nost. Nu, ko tur daudz? Čakarēties. Kaut kur turēt, kaip teikt. Beidzot. Nu, malacis, Aivar. Būsi atskotis BMW priekšu. Te jāsaskrā vēl pakaļ visu. Labi, Aivars godam palīdzēs. Vēlreiz. Godam palīdzēs, Aivars. Tā es novākšu visu un viss labi. Nu tā. Visu es savāc, safēts. Un tad jau es atgriežos ar detaļām. Es teicu, ka nākamreiz es būšu šeit ar detaļām. Ir pagājis mēnesis, mašīna ir ieaugusi un es vēl neesmu ar detaļām. Bet viss ir procesā. Līdz gonkām necik vairs laika nav atlicis, bet viss būs. Visu var paspēt, viss izdarāms. Šodien es sagatavošu mašīnu, lai varētu rociņas trosītas abas nomainīt. Tātad es viņu uzcelšu augšā, un tad rītdien vajadzētu būt detaļām, par to es arī pasāstīšu. Jā, pagaidām tāds šodienas plāns. BMWs labā balansā, viena roka. Tātad tikko pabeidzu celšanu augšā. Tagad BMW ir forši uzcelts augšā, varēšu līst apakšā un ņemt nost roķenes trosītes. Tātad viss forši ir nost. Iepriekšējais čals, kas strādājis pie mašīnas, visas vietas forši bija sasmērējis, par ko tiešām ir prieks, jo līdz ar to nekādu pūļu nebija lieku. Okay, Un jā, I found this on the web for Charles Estrada. trako. Bet, jā, tagad aizbraukšu šrotu, dabūšu priekš otras puses visu šo ķegu. Un, jā, tad gaidīsim detaļas, liksim kaut ko kopā, cerēsim, ka viss būs labi. Visam jābūt labi. Un tad jau filmēšu kaut kādus updates. Un es jums teicu, ka es pastāstīšu par detaļām. Un šeit es vēlētos, lai jūs visi komentāros ierakstītu paldies mammu, jo mana mamma uzņēmās un nopirka man visas nepieciešamās detaļas priekš BMW, par ko ir nenormāli liels paldies. Tiešām, milzīgs paldies tev, mamma. Ir atnākuši paciņas ar detaļām, lai pabeigtu, vismaz es ceru, lai pabeigtu 38. Es ceru, ka neko vairāk 38 nevajadzēs, kā savirs regulēšana. Un par paciņām. Milzīgs paldies manai mammai. Tiešām, mana mamma paņēma un nopirka man detaļas, lai es varētu turpināt šo piedzīvojumu ar 38. Tā kā tūliņ ķeršos pie darba, skrūvēsim. Ir pirmdiena, sestdiena ir gonka un aiziet. Tā, parādīšu jums to procesu, kā es ieprasēju šīs bukses. Tātad visu iztīra, ieļo abas puses, gan iekšpus, gan šo buksi. Tad paņem smuku vītnes, manā gadījumā tas pilns metrs. Atrodi precīzi izmēra trubiņas, tā lai viss smuki sajiet. Paņem aķeni un lēnām ievelc iekšā. Un 3 sekundes vēlāk redzams rezultāts. Pirmā bukse ir iekšā. Un nepaiet ilgs laiks. Un abas bukses ir iekšā. Tāda ir tā metode. Grūtākā daļa, protams, ir atrast trubiņas, kas forši atbilst. Tā, nu vairs tik priecīgs neesmu. Bet, nu īstenībā jau ir par ko priecāties. Es esmu iemocījis šo gultni. Nu, galīgi nebija viegli vienam pašam. Tā, ka, nu, vispār es nezinu. Vienkārši, vai arī man skill issues, bet es te mocīju. Nu, viss krita, zin kā, tik daudz visādas muciņas, trubiņas. Tu mēģini visu salikt kopā ar 2 vienīgām rokām. Mēģini no vienas puses turēt, no otras puses jau sāk pievilkt. Grūti, bet ir, esmu izdarījis. Ir smuki jau, nu viss ir. Viss šodienas plāns ir izdarīts. Abas bukses, gultnis, spros ir uzlikts, viss. Šis jau man nesa lielu prieku,
Jaunā ķege gandrīz sagatavota likšanai virsū, kas ir vesels viens solis tuvāk BMW pabeigšanai. Šeit viss smuki, bremžu aizsargs ir uzlikts, iepresēts, bet te problēmas. Sapratām, ka plaukts ir salocīts. Nu, es redzēju jau iepriekš, viņš salocīts, bet likās, ka tur minimāli, bet nē, viņš ir diezgan salocīts. Tad mēģināšu tagad to dabūt nosti, skrūvējot, ka šito ar tas nolūza. Tā kā tā, kaut kādas problēmas tas sāk parādīties. To skrūvi, kā lai labāk parāda, šo skrūvi nevarēja atskrūvēt. Tagad dabūju zobenzāģi, nogriezīšu sākumā šo plauktu, un tad griezīšu to skrūvu zobenzāģi, tad tas būs. Šits jādabū jauns šrotā, tad man labs draugs Kristaps, viss pārējās detaļas ātri. Ja man bija jāgaida uz visām šitām detaļām ilgi, tad šodien viss, ko man vēl vajag, sazinājos savu labu draugu Kristapu, un viņš viss sakārto, ka ātri piegādās man detaļas. Vienīgā tiešām forša lieta, ka šodien iet pēc plāna, ir pirksti. Pirksti ir samainīti abās pusēs, kopā stūras stieņiem. Tas vismaz forši. Tad jā, atnāks jauns raģiks. Ventilators arī beigts. Izrādās to ar ziņa Kristapam, Kristaps sagādās. Jā, šodienai laikam pietiek. Bārdeks ir sataisīts vaiprātā. Īpaši jau šeit bija tās lielākās mokas. Pilnīgi nācās ņemt talkā zobenzāģi. Bet plaukts ir ārā, dabūsim jaunu šrotā, dabūsim iepresēsim to buksīti un viss būs labi. Tad vēl kas šodien izdarīts, bremži, bet roķinas troses ievilks jaunas. Tā kā otrā pusē mēs neņēmām te neko nosnācējis bremžu aizsargam izgriezt caurumu, bet bremžu aizsargs uzlikts. Un jā, iekšā noņemt rokubals, lai tiktu pie trosītām. Un kā jau iepriekš rādīju, abās pusēs forši pirksti ir kopā stūras stieņiem vietās. Tā kā tāds šodienas progress, tad jau rītā atgriezīšos. Kristaps jau būs sagādājis man detaļas. Un jā. Bet viss iet. Ir pirmdiena, sacensības sestdiena, tā kā laiks vēl ir. Otrā diena. Kristaps mums ir parūpējies par detaļām. Viss forši. No šrota dabūjām plaukti jaunu, bet, diemžēl, Kristaps nepaspēja vēl šo buksi dabūt. Tā kā visa tā pretējā aizmugurējā stūris, tas šodien netiks aiztikts. Sākšu ar radiatoru, uzlikšu jauno radiatoru, izskalošu ar desilētu ūdeni, visu sistēmu, un tad liešu jaunu šķidrumu iekšā. Skatīšos, kas ir temperatūrā. Cerams, viss būs labi. Vispār sākšu ar ventilatoru. Pareizi, vecais ventilators saplīs. Sākšu ar to. Bet jā, darbīga diena, ir vakars, bet cerams šodien visas jaunās detaļas tiks uzliktas. Kas te vēl ir? ABS sensors aizmugurēji. ABS ir tas riņķītis aizmugurēji. Un šitā tā skaistā detaļa, kas man nolūza. Tātad ir tumsa, ir jau nakts. Neko es neiefilmēju reāli. Nebija laika, viss tādā skriešanā un tā. Tātad sāksim šeit, ko es šodien izdarīju. Uzliku ABS riņķīti jaunu. Uzliku šito atsaitīti jaunu, ko sačakarēju iepriekš. Un te ir ABS sensors uzlikts. Tad beidzot foršā lieta. Pirmais raci virsū, par ko ir prieks. Tātad te es, ko izdarīju, bremžu, bet roķinas trosīt līdz galam izvilku, saliku bremžu loku, saliku atpakaļ visu bremžu disku, bremzes un uzliku ratu. Forši. Viena vieta ir. Tad priekšā es pabeidzu pie pirksiem, saliku gumijas, pievilku un uz acu uzliku savirzi. Abās pusēs tas ir gumijas un uz acu savirze. Un te baigi interesanti pirmo reizi
saplīsa. Jaunais šitas ten uzgriezīs. Nē, bet kas savalk šo pirkstu daļu kopā. Bet bija vecais, uzlika veco. Un te vēl jaunais paspārns, kurš, sūdīgi izskatās, bet viņš sūdīgi izskatās, jo tas spārns vienkārši nav tik taisns, kā gribētos. Tad šodien, ko nevarēja izdarīt, jauno raģiku uzlikt nevarēja, jo, diemžēl, tika pasūtīts nepareizais ventilators. Tad rītā dabūs ventilatoru, saliks raģiku, izlaidīs deslēto ūdenscauru sistēmai, attīrīs sistēmu, tad izlaidīs visu ārā smuki antifrīzu vietā. Un jā, tad rītā vēl viss šitas jāpabeidz. Būs bukse, tā iekšējā, tad jādabū tur skrūve un jāiepresē tajā plauktā jaunā bukse un jāliek viss šitas kopā. Un jā, šodien ir trešdienas, nakts gluži, 12 viņi būs. Tad rītā ir, vēl bišķi laiks ir, un vēl viss savirz vajag, vēl ir ko darīt. Ar tāpatās iekšā vajag noregulēt šo roķeni, pilns ar sīkumiem, bet visu var paspēt. Visu es paspējuši, nav varianti. Comebacks būs īsts. Tā kā tā, šodien neko īsti neiefilmē, bet reku visu pasāsīju, ko es izdarīju. Tie, kas nākamajā dienā. Aiziet 3. diena. Mums ir plaugs no šrota, bišķi paslīpēts, jāieprasē bukse. Bukses forši sagādāja Kristaps un arī ir īstais ventilators. Tā kā šodien galvenais uzdevums salikt visu šito. Metodi nav mainīsies un bukse ir iekšā. Tā kā tā. Cerams šodien. Ir baigais nogurums, bet sirdī baigais prieks, ka viss notiek. Tā kā tā jau man sirdī būs uzvara. Jo viss sataisīs un varēs izbraukt ar Bembi. Un kur nu vēl mēs aizkulsimies līdz Liepājai vispār. Grūtākā daļa. Šitien pat ejien dabūt skrūvi iekšā, jo redaktors traucē. Bet mēģināsim iemānīt. Cīņa notiek. Nācās atskrūvēt šito stieni un nolaist diferenciāli uz leju. Tā mums te notiek setupiņš. Bet jā, cerams, tūlīt mēģināsim un varēsim ielikt skrūvi iekšā. Ar lielām mokām skrūve ir iekšā. Visai necīri. Bet. Ir big progress. Skrūve ir iekšā, viņa jau pievilkta. Tā viss ir atpakaļ vietās, divs ir atpakaļ vietā. Un jāieliek puses. Kā jūs neko neredzat? Jāieliek puses atpakaļ. Un finish strīpa tā kā. Cerams. Un tad šito te. Bremzes čiki brīki virsū. Un rats virsū. Un principā var gonkot. Labi nevar, jo nav radiators un nekā priekšā vēl jāpabeidz. Bet šitas ir ļoti big. Galvenais, lai viss tagad sapas. Jo iepriekš bija tā, ka plauks bija saliekts, un mēs nevarējām te ielikt buksi. Tā kā cerams tagad viss sajies pa savām vietām, un varēsim piebeigt šo pusi. Eitu nost. Vārdos šo prieku nevar nemaz aprakstīt. Tā kā man nav emocijas, jo es tiešām esmu vienkārši noguris, godīgi. Bet prieks par šo ir milzīgs. Protams, vēl daudz, kas jāizdara. Jāatvelk jaunā bremžu trosīte, jāslēg bremžu loks, jāslēg bremžu disks un rats. Un es nezinu, nav vārdu, bet tas, ko es saku, liels prieks. Tiešām milzīgs prieks. Tiešām, prieks bija milzīgs. Varbūt video to tā neredz. Bet līdz šim brīdim nonāk, tas bija ļoti grūti. Bija visādi daudz problēmas, visādi sarežģījumi, bet lēnu garu ar visu es tiku galā, lai arī cik tas grūti būtu. Protams,
Tur arī paldies ne tikai man, bet ar daudziem, kuri bija man blakus un palīdzēja. Mokas. Tiešām mokas. Tā kā nācās tā nočakarēties. Gan ar bremžu loku tāpat. Gan ar bremžu suportu, jo beigās nācās ņemt no stamīti un apakšējuši to atsaiti, lai izvilktu pa pareizo ceļu bremžu šļauciņu. Bet te viss ir. Tad tikko es pabeidzu nomainīts veņķiks un uzliks jaunais reģiks. Tagad liešu destilētu ūdeni un būs... Vai neko neredz. Un būs pirmais starts mēnešu laikā vismaz. Tā kā skatāmies. Tā ir vadi no Bembera. Un pirmais šķīlins. Jo, cik te jau kaut kāda. Cik burvīgi. Cik patīkami. Tā. Prieks! Viņš ir dzīvs! Pēc visām šīm mokām. Kaut pa vēju no jaunā veņķika. Jopti. Ej, tu noļ. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Man atkal, tāds nokrums nevar savas emocijas izrādīt, bet prieks ir nežēlīgi liels. Es jums reāli vārdos nespēju aprakstīt. BMW pats stāvēja uz visiem saviem 4 ratiem. Viņš brauca, viņš rūca. Es vienkārši viņu filmēju un priecājos, jo vēl pirms pāris dienām viņš bija atstāts zālē, nekas ar viņu netika darīts, un nu jau viņš rūca un brauca. Bet līdz galam viss vēl nav izdarīts, un daudz darba priekšā. Tātad es esmu mājā, vēl pat neesmu bijis dušiņā, ir 1:30 naktī, tikko es piereģistrējos, bet ir viena liela problēma. Es izlasīju, tur ir rakstīts, sacensībās izmantosim tikai skrejceļa daļu ar labu asfalta segumu. Un man nemaz pēc pēdējā krāša nav riepu. Tā kā, un nav ar 2 disku. Tā kā ir 6. augusts, 8. augustā jābūt gonkā, un vēl ir jāizdomā riepus un diski. Un vēl vispār jāteik līdz galam ar BMW. Vajag savirzi, atcerību, ka visi 4 rati būs forši veseli. Bet es jau teiktu, ka viss ir izdarāms. Un būsim šajā dinamiskajā trasē 8. augustā. Tātad ir nākamais rīts un ir labas ziņas. Mēs laižam uz savirzi. Zēle klampas. Jā, turam īkšķi pa BMW. Ir baigais troksnis, jo viss kaut kas mašīnā, bet mēs braucam savirzi. Pašlaik, kā redzam, braucot taisas, tur ir galīgi pagriez pa kreisi. Tā kā, jā, turam īkšķi pa savirzi, ka viss būs taisnas un varēs salikt. Nekur tālu netiku, reāli braucu un pēkšņi bija temperatūra augšā. Necik ilgi es nenobraucu, arī līdz galam viņi neizgāja. Ceru, ka viss būs labi, bet es jau esmu ceļu malā. Par laimi viss man ir. Ceļu malā jau esmu izņēmis raģiku. Tagad izņēmu tikko termostatu, likšu atpakaļ kopā un cerams bez termostatu viss būs kārtībā. Tur īkšķi, jo šo skaistot veselīti es galīgi negribu nokaut. Tikko viss saliku atpakaļ. Liešu destilētu ūdeni. Stress ir īsts. Labi. Skatāmies. Temperatūra tā kā ir nokritusies. Es pilnīgi aplusu. Kristaps ar savu informācijas zināšanu sasīja, ka jāatgaiso. Es atskroju šo skrūvīti un tagad gaisos temperatūru. Tā viss normāli. Viss labi. Cerams. Tur īkšķi, ka viss būs. Kristapa asistenti. Kaut kāda pūra. Bet tā kā ir atgaisojies, varam laist tālāk un turam īkšķi kādu vairāk. Nekāda problēma nebūs.
prieks ir nenormāls, tiešām vienkārši amazing, jo, kaut kādu vajag atspīt, bet mēs braucam un savirzi salikta. Ir priekšā, tur cietas tas plaukts, tas būs jāmaina, bet šo gonku mums, uz šo gonku viss būs labi, pietiks kā ir, savirzi salikta, un, jā, tagad jātiek galā visu priekšu, jāatgaiso bremzes, jāpievelk roķene, jāsaliek salons, jāsagatavojas gonkām, vēl jādabū riepas, vēl jādabū diski, vēl ir kaudze darbu, bet viss notiek, un prieks ir. Nu, tā kā tiešām prieks ir ļoti liels. Vēl visa priekša jāsaliek, bet būs, visi izdarīs. Oi, jaunais pagrieziens. Jā, te ir lampai nolauz stiprinājumi. Tur būs jāizdomā, kā viņu kārtīgi piestiprināt. Jā. Tur būs jāizdomā, kā viņu kārtīgi piestiprināt. Bet jā, rati ir taisni. Nu, te pie šitā rati būs jāpadarbojas, bet viss ir izdarāms. Un būs vēl daudz darba, bet būs. Tūliņ aizies mazais testiņš. Tātad tūliņ aiziet mazais testiņš. Neko pārspīlēt. Vienkārši bišķiņ. Pietrūcis un aizmirst tās emocijas. Amazing, vienkārši, kolosāli. Tiešām. Labi. Jāpievērš skrūvēšanai. Es guļu zemē, skatos uz mašīnu un ir tiešām prieks. Ir prieks un ir gandarījums. Bet vēl ir daudz darba tur. Piektdiena, rītā gonkas, bet nāk labām ziņām. 2 jaunas Michelin Pilot Sport riepas. Tad diski, tā daļai atrisināt, ir šodien braucu skatīties pēcpusdienā vienu sludinājumu, kaut kādus prostākos ar 17 diskus. Bet labi, ja nebūs, tāpat būs diski. Tad tagad sāku šodien ar to, kad jāsaliek priekšu. Likšu priekšu bembim kopā. Un jā, pozitīvi. Šāds jau ir skats. Diezgan jau glīti. Visu cenšos smuki. Vadiņus ar diezgan sažņaudz visu kopā, liekos, lai smuki. Visu maksimāli kārtīgi un smuki cenšos šeit izdarīt. Tā kā tā. Viss lēnām top. Vai jūs esat gatavi redzēt, kāds izskatās BMW pēc krāša? Tagad es esmu salicis priekšu.
Nav perfekti, protams, krāšas stūris ir ciets, bet skatāmies. Šādi izskatās BMW pēc krāša. Nu, šīs stūris, protams, ir samocīts. Turās uz ņaugiem, uz samarezēm, uz cerību. Bet kopumā skats ir foršs. Visi labi. Tā vēl te pāris vadus atliek smukāk sakārtot. Jau tur iesāks process, bet es nepacietīgi gribēju jums parādīt, kā viss izskatās. Nu tālūk. Es teiktu, ka ļoti forši. Gandarījums ir tiešām. Darbs ir liels paveikts. Vēl ir ko darīt. Vēl jāatgaiso bremzes, kārtīgi jāatgaiso dzesēšanas sistēma. Viss jāsagatavojas. Vēl riepas. Riepas vēl stāv blakus mašīnai. Bet šis jau ir daudz. Comebacks būs rīt. Ar BMW braukšu kā nekad un parādīšu, kā viss šīs pūles izskatās trasē. 60. ir ieliktas 7 riepas. 2 te un 1 rezerves riteņu vietā. Vot tieši, viss perfekti kā vajag. Tagad braucam montēties. Tātad Kristaps ir labi pacenties. Un kā redzam, riepas samainīts. Ziemenis ir tagad nos un virsū ir Michelē. Tā kā milzīgs paldies Kristapam. Lieli notikumi. Piekaba. Un mašīna rāģi. Tagad iesim pabeigt darbības ar BMW. Nu, es nezinu. Šeit vēl nesen stāvēja nomes bembis. Un nu viņš jau ir gatavs. Aizmugurā meitenes BMW diski. Un viss, es nezinu, gandarījums ir milzīgs. Darbs ir padarīts milzīgs. Un būs. Tagad visu saliksim. Sakrausim visas mantas, jau tā esam daudz ko sagatavojuši. Un tad rīt dodamies, ceļamies agri, jo brauciens ir tālu. Gan arī līdz Liepājai. Tā kā būs ko iespringt. Tieks. Ārā jau ir tumsa. Man ir gaismiņa. Mēs esam tiešām piekrāvuši pilnu. Arī rezerves riteņi. Lai gan tie būtu 15, bet 4 ir kaut kādas parastas asoltriepas ar nekādas defekts jau. Un tad vēl viena drošībai noplāst ziemeni mazums. Tā kā tā, crazy. Sajūts iekšā ir ļoti patīkams. Gandarījums liels. Tiešām burvīgi. Nu ko? Es to esmu paveicis. BMW ir gatavs sacensībām. Kā jau vairākas reizes esmu teicis, viens šo visu nevarēja padarīt. Milzīgākais paldies ir manai mammai. Bez viņas vispār nekā. Bet ne tikai. Man bija daudz citi, kas palīdzēja. Paldies visiem! Tātad ir agrs rīts. Apaļ 5. Pulkstens ir apaļ 5. Un mēs lādējamies. Tā kā tā. Uj, pagaum. Dzīvs te tā. Tagad ir klāt. Esam uzbraukuši, stropēsim klāt. Tātad, esam uzlādējušies. Visi kā normāli. Un jā, tagad gan arī 4 stundu brauciens. Un tagad gan tiekamies rasā. Bet līdz gonkām jums nāksies pagaidīt. Milzīgs paldies par noskatīšanos. Atgādinu komentārā ierakstiet paldies mammu. Piesakojiet kanāla, uzspiežat laiku, iesakat draugiem. Jo es esmu vēl mazs youtubers, bet es gribu izaugt. Tā kā izdaram, skatāmies un gaidām nākamo video. Paldies visiem!